Latvijas darba tirgū zelta vērtē ir inženieri, kas spēj radīt augstas pievienotās vērtības produktus nevien vietējam tirgum, bet arī eksportam. Lai jaunie speciālisti gūtu labāko zināšanu bāzi, būtiska loma darba devēja sadarbībai ar mācību iestādēm. Aizvadītajā nedēļā Jelgavas amatu vidusskolas ilgadējais sadarbības partneris Dineks Latvija saņēma profesionālās izglītības izcilības balvu nominācijā Sociālā atbildība, jo aktīvi iesaistās un iegulda savus resursus prakses vietu nodrošināšanai jaunajiem speciālistiem. Dineks, ieguldot ļoti daudz līdzekļu, darba, laika, zināšanu, nododot to jauniešiem, domājot par ilgtspēju, par vidi, par darba drošību, tāpat par darbinieku darba vidi un labklājību, mēs sasniedzām šo balvu. Un, godīgi sakot, tad, kad pasniedza, man bija asaras. Jā, personīgais nopelns un lepnums par uzņēmumu. Dineks Latvija ir Dānijas kompānijas Dineks Meļas uzņēmums, kura darbības pamatprofils ir izplūdes sistēmu ražošana. Latvijas uzņēmumā šobrīd strādā 422 darbinieki, tostarp daļa izglītību nozarē ieguvuši tieši Jelgavas amatu vidusskolā. Vērtējam visaugstāk tos darbiniekus, kuriem ir vēlme mācīties. Es pati arī esmu piemērs, kad uzņēmumā var augt. Es sāku uzņēmumā darbu kā plānošanas asistents un šobrīd esmu direktora vietniece. Tāpat arī ļoti daudzi darbinieki, kas ir sākuši pie mums darbu praksē, viņi ir auguši, mainījuši profilu un pēc tam gājuši studēt universitātē. Jā, kā es minēju, galvenais ir gribēt, deksme, un tad jau paverās daudzas durvis. Konkursam uzņēmēju izvirzīja Latvijas Jelgavas amatu vidusskola, kurai ar uzņēmumu ciešu sadarbību jau īstenojas kopš 2013. gada. Šo gadu laikā tika nodrošināts 212 prakses vietas metāla apstrādes programmā studējošajiem, pēc kuras tad lielākā daļa arī palikuši patstāvīgās darba gaitās. Izvirzīja kā sociāli atbildīgs uzņēmums. Man liekas, ka jūs tur uz katra soļa redzat, ka viņi tādi ir. Ja 7 cilvēku komisija to novērtēja, tad apsveicu vēlreiz Dineksu ar iegūto balvu. Saku milzīgu paldies Inai, kā Eiropas pārstāvēji šajā uzņēmumā, Dāņu pārstāvēji un tajā pašā laikā vislielāko paldies Laumai. Un, protams, maniem skolotājiem. Sadarbība ar Jelgavas amatu vidusskolu tiek īstenot ne tikai prakšu vietu nodrošināšanā. Mūsu uzņēmuma 2 darbinieki, 2 kolēģi speciālisti, inženieri tehniskie, ir arī pasniedzēji Jelgavas amatu vidusskolā, kur tieši māca CNC. Tas jau ir tāds tūs satuvinājums, jā, tieši ražošanu un teoriju satuvināt ar ražošanu, jo nes faktisko situāciju, kāda mums šeit ir. Kā arī mēs rakstam daudz projektus, palīdzam īstenot arī amatu vidusskolai saistībā tieši ar praktisko. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība atzīst, ka profesionālās izglītības partnerība ar uzņēmumiem ir būtiska arī pilsētas ekonomiskajai attīstībai. Šodien ļoti svarīgs jautājums ir šis apmācība balstīta darba vidē. Un tas, kad šobrīd šis projekts ir beidzies un risinājumi tālāk nav, mēs rūpīgi strādāsim gan ar izglītības ministriju, gan ar ekonomikas ministriju par to, lai šī programma turpinātos, lai mēs ne tikai apmācītu ar uzņēmējus savus darbiniekus, bet arī ārvaldskolā. Es ļoti ieteiktu studēt inženierzinātnes, jo mehanizācija, automatizācija, tā ir mūsu nākotne un pieprasījums tikai augs. Līdz ar to šeit tiešām ir ļoti lielas izaugsmes iespējas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Iespēja ir ļoti daudz. Metāla apstrādes nozare ir augšupējoša, progresējoša, un tā ir īstenībā nākotnes profesija. Inženieri šurp apgūt zināšanas, prasmes un izstrādāt jaunus produktus, kas iegūt var arī pasaules gan pieredzi, gan pasaules atzinību. Paldies Dineksam!